Dienā esam Petros OFA. Būs tas jautājums. Mēs zinām, ka Latvijā HESI saražo ap 60 līdz 100% elektrības patēriņā. 60% elektroenerģijas, no visa patēriņa. Bet mēs zinām, ka HESiem ir viszemākā pašizmaksa, elektroenerģijas pašizmaksa. Kā šīs fakts ietekmē mūsu Latvijas lietoto elektroenerģijas cenām? Pirmais precizējums, ja mēs skatāmies uz HESI kopējo izstrādi, tad pie ilgadējās vidējās pieteces HESI saražo šajā brīdī apmēram 34 līdz 36% no šī brīža patēriņa. HESU izstrāde neietekmē tirgus cenu, tāpēc, kad vēlreiz atgriežoties pie prezentācijas, kuras es mēģināju rādīt, mēs atrodamies vienotā tirgū. Mēs neesam pozīcijā, ka mēs varētu ietekmēt tirgus cenu. Ja mēs skatāmies uz tirgus cenu, tad tirgus cenu nosaka fundamentāli faktori, kā naftas cena, kā CO2 izmešu cena, kā hidroloģiskā situācija. Lielajā teiksim, daļā hidrostaciju apvidū, tas ir Norvēģija un Zviedrija, mūsu apjoms ir tik nebūtisks, ka mēs nevaram ietekmēt. Es pieļauju, ka jautājums varbūt īstenībā bija skatīts uz to, kādu labumu gūs Latvijas iedzīvotāji no tā, kad vēsturiski Latvija Energo ir hidrostacijas. Primāri šo ieguvumu mēs varam redzēt mūsu peļņā un līdz ar to dividendēs, ko mēs maksājam mūsu akcionāriem, kas ir valsts. Lūdzu, vēl kādu jautājumu Baris kungam?